Ir ievieta arī. Tūlīt pieregistrēšos arī. Jā, tūlīt, jā. Labdien, cienījamas dāmas, godātie kungi, mīļie balvu naudu iedzīvotāji, kolēģi, iestāžu vadītāji un darbinieki, kas mums šobrīd skatās un ir pieslēguši ar attālināti. Sveicu jūs šodien piekdienā, maija mēneša pēdējā piekdienā. Pulkstenis 15. Paldies par iespēju šodien pieslēgties un arī tiem, kas sanāk tos ārkārtas domes sēdē, kur ārkārtas domes sēdē ir viens darba kārtības jautājums par līdzfinansējumā nodrošināšanu reģiona autoceļam P35 Gulbeniem Balvi Viļaka Krievijas robeža vientuļu posmā no 17,47 līdz 32,397 km pārbūvē. Par cik ārkārtas sēdes darba kārtību nevar mainīt. Tad šodien darba kārtībā ir tikai šis viens jautājums, un tas pamatojums, kāpēc šodien ir šī ārkārtas sēde, jo, kā jau jūs droši vien esat informēti, tad ir noslēdzies iepirkums par šī ceļa pārbūvi, tā skaitā arī par veloceļiņu Balvi Kubuli. Ja, vēlos tikai atgādināt to, ka 21. gada Balvu pašvaldība lēma par sadarbību ar Latvijas valsts ceļiem šajā jautājumā, tika izprojektēts un arī integrēts šis veloceļiņš arī šajā pārbūves projektā. Kā rezultātā tad pagājušajā gadā arī tika atrasta arī līdzekļi šajā gadā, lai uzsāktu šo projektu, un būvnieki ir gatavi sākt būvēt. Kas par šo laiku ir mainījies? Tā tad, ja, un tā tad, pamatojoties uz normatīviem aktiem, tad to, kā tikai doma var lemt par iesaisti šādā projektā. Un tad vispirms ņemot vērā to, ka satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošanu un attīstības Balvu novadā un Balvu novada pašu iespējas un apstākļos, kas ierobežo iespēju uzņemties plānotās saistības, tā arī ka faktu, ka Latgales reģiona ir augstākā ceļa satiksmes negadījumu cietošu un bojā gājušu gāju un velospēdu skaits valstī, un to, ka ceturtais, ka satiksmes ministri un Latvijas valsts ceļi ieviestās izmaiņas satiksmes drošības koncepcijā, kas paredz lielāku uzmanību pievērst vājāk aizsargātu satiksmes dalībnieku gāju un velobraucēju aizsardzībai, un to, kā šobrīd Latvijas valsts ceļi, rekonstruējot valsts reģionālos autoceļus, aktīvi atbalsta un piedalās gāju un velobraucēju infrastruktūras izveidē, un to, ka Balvu pašvaldība apņēmās sadarboties satiksmes drošības uzlabošanā, izveidot vēl infrastruktūru un gāju ceļiņus īpaši gar valsts reģionālās autoceļiem un apdzīvotās vietās, un to, ka Balvu pašvaldībā sadarboties ar satiksmes ministru un Latvijas valsts ceļiem aktīvi iesaistās aktivitātēs, lai nodrošinātu integrētu un drošu kustības vidi visiem satiksmes dalībniekiem, īstenot preventīvus pasākumus satiksmes drošības uzlabošanā, iedzīvot aktīvās atpūtas un sporta zonā, bauda nolēma neslēgt līgumu numuru LVC 2025 slīpsita 3.1 slīpsita AC slīpsita 304 valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību Latvijas valsts ceļa piedāvāta redakcijā. Punkts numur 2. Līdzfinansēt valsts reģionālās autoceļu P35 Gulbeni Balvi Viļaka Krievijas robeža vientuļu posmas no 17,47 līdz 32,347 km pārbūvē finansēt projekta paredzētās gāja veloceļa ceļiņa, ceļa apgaismu ierīkošanu, soļu uzstādīšanu, viedu atkritumu urnu uzstādīšanu. Pēc reģionāla autoceļa P35 Gulbeni Balvi Viļaka Krievijas robeža vientuļu posmā 17,47 un 32,397 km pārbūves nodrošināt gāju veloceļa infrastruktūras apgaismu uzturēšanu un lūgt Latvijas valsts ceļu sabiedrību Latvijas valsts ceļu sagatavot šim lēmumam atbilstoši 13. līgumu par reģionu autoceļa P35
Gulbene, Balvi, Viļakā, Krievijas robeža, vientuļu posms 17,47, 32,37 km pārbūve. Slēgt sadarbības līgumu ar sabiedrību arī atbildību Latvijas valsts ceļi par sadarbības gājēju velospēdu ceļņu apgaismu iekošanu, soliņu un viedu atkritumu urnu uzstādīšanu reģionāla autoceļu P35. Tātad, kura paredzēta balvu nauda pašvaldības līdzfinansējumu 208,315,86 eiro apmērā bez PVN. Un pievienotas vērtības nodoklis ir 43,747,33 centi. Pilnvarot balvnodos priekšsēdētāju Sergeju Maksimu parakstīt šī lēmuma 5. punkta minēto līgumu un projekta līdzfinansējumu nodrošināt ņemot ilgtermiņa aizņēmumu prioritāram projektam no valsts kases nodrošināt pašatbildes budžeta 10% finansējumu no autoceļu ielu uzturēšanas līdzekļu rezerves fonda. Šāds ir lēmuma projekts, kolēģi. Vai ir kādi jautājumi? Aija? Labdien, visi, kas klausās, un milzīgs prieks patiesi par šo lēmumu un šādu virzību. Man ir jautājumi par soliņu, kas tie pa soliņu būs, vai viņi ir mūsdienīgi, vai viņi ir vienkārši soliņi tādi kā, parasti soliņi. Tad ir jautājums, kad tie darbi varētu uzsākties un cik viņi ilgi varētu būt, vai ir jau zināms termiņš. Un vai tiešām no Balvu robežas un līdz Viļakai, vai tas ir tikai līdz Balviem, te 30? Cik tur tas posms ir liels? 3 jautājumi. Jā, tātad šis ceļa posms, lai nemulsina, veloceļš nebūs līdz Litenei. Jā, tātad šis ceļa posms tika rekonstruēts no Litenes līdz Balviem. Veloceļš ir no Kubuļiem līdz Balviem, tātad no upes līdz Balvu robežai, un tas ir 3 km 221 metrs. Tātad šajā posmā tiks uzbūvēts šis veloceļš. Pirmais jautājums bija soliņiem. Jā, Tātad šajā projektā mēs jau, pirms gadiem 2 izskatījām vairākās pat komitejās, un tad šobrīd šie ir tātad soliņi ir. Šie soliņi ir. Tolītis pasaka 8. Viens ir viedais soliņš, tātad, ko nozīmē viedais? Tas ir tāds viedais ar iespēju, iespēju saremontēt, uzlādēties, tas, kas ir vajadzīgs tieši velobraucējiem, kas šo ceļu mēro, par cik šis arī saslēgums ar Greenwayu, par to, kas ir pa dzelzceļu, ja, un ir 7, manuprāt, 7 tādi vienkārši, kur ir parādīts arī šāda veida soliņi. Jā. Jā. Priekšsēdētāji, līdz kopumā bez veloceļiņa līdz ceļš lielais ir līdz Balvu pilsētai vai turpināsies līdz pat Viļakas pilsētai? Nē. Šī P35 rekonstrukcija, šī ceļa nosaukums ir Gulbene, sauksim vientuļi. Jā, Gulbene vientuļi. Tas ir ceļā P35 nosaukums, teiksim tā. Jā, tad pa vidu minot šo. Šis ceļa posms projekts ir tikai no Litenes līdz Balviem. Nākošais projekts, kas ir izstrādāts un Latvijas valsts ceļiem ir gatavības stadijā, tātad ir no Balvu pilsētas robežas līdz Stompakiem. Tas ir nākošais posms, kas ir iekļauts administratīvās teritorijas reformas projektā, kuram, diemžēl, šajā brīdī pagaidām mēs redzam finansējumu. Jā, tas ir cits projekts. Ļoti labi, paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Jānis Auziņš. Man ir jautājums, kolēģi, un arī kas vēro domas sēdi. Man jautājums vienkārši tāds, varbūt sabiedrības informēšanai. Jūs minējāt no tilta Kubulos, bet vai ir plānota pārbrauktuve arī atsevišķa velosipēda celiņam pāri tiltam, jo šis esošajā ir ļoti šaurs tilts. Un tur veidojas tāds kā pudeles kakls, vai ir domāts atsevišķi, vai tilts tiks paplašināts. Platāks tilts tiek veidots. Jā, paldies, Jāni, par jautājumu.
Kaut kas mēģina kaut ko nošērot. Jā, Jānis, jā, rekur Jānis Bubnovs padalījies ar ekrānu. Tā tad, Jāni. Cik es atceros ar manu atmiņu, tad tilts ir plānots paplašināt. Tā bija, Jāni. Šo tiltu plānoja paplašināt tieši Šeit projekta schēmā var redzēt, tad šeit, kad ir. tādu kā tieši vēlo, nu, bet ceļiņš sākās no tilta, no šie tilta, jā, un, Pietiek. jā. Jā, tātad šajā vietā ir plānota tilta pārbūve un veloceliņš tieši tā iet paralēli brauktuves daļai, līdz ar to ir tātad, nu, veloceliņš netraucēs automašīnu satiksmē un viens otram arī. Tā, šis paplašinājums ir plānots šeit, jā. Tur ir plānots arī stāvvietas. Ja mēs šobrīd runājam par veloceļu, un tātad tas, ka tie būvdarbi, kas ietilpst šī ceļa paplašināšanai, tas nav pie veloceļiem, tas ir pie ceļa, pie tilta infrastruktūras, tad šī projekta ietvaros. Tas ir, nu, tas šī viena projekta sastāvdaļa, bet tas ir pie tilta paplašināšanas, tas nav pie veloceļiņa. Tas ir tāds tehnisks risinājums, bet tas nav saistībā ar veloceļiņa būvniecību. Vēl investu nodrošina, jā, bet tas nav pie veloceļiņa. Un tas arī apgaismums, kas ir tātad arī paredzēts apgaisma būvniecība tieši ciematā, tas jau ir Latvijas valsts ceļu kompetence, tas nav tad šajā gadījumā mūsu kompetence. Sandra? Labdien! Par viedajiem soliņiem sapratu, bet kas ir viedās atkritumu urnas? Kā viedums izpaužās atkritumu urnām? Par to, jā, Sandra, par to var diskutēt. Šajā brīdī aicinātu atbalstīt. Tur var diskutēt attiecībā. Nē, es vienkārši gribu saprast. Viedai atkritumu tvertne, tāds viedais risinājums, ja, ka tas ir tātad ar saules paneļiem, ja, un ja šajā viedajā atkritumā izmet kādu atkritumu, pieņemsim saldējumā iepakojumu, ja, tad tu neizpūš ar vēju un tur kaut kādā veidā saspiež un tad saprasētā veidā tad var paņemt un apkalpot. Projekta brūnītes procesā var domāt, vai šādu risinājumu mums vajag. Tādi 8 gabali vai 6. 8 gabali paredzēti. Tajā brīdī mēs bijām ļoti viedi. Bet es šajā brīdī šaubos, vai vajag 8, bet jebkurā gadījumā, lai nejauktu to algoritmu, tad es piedāvāju atbalstīt un tad skatīties autouzraudzības kārtā, vai to vajag šajos 3 kilometros 8 mums uzstādīt. Bet to var tikai jau tad autouzraudzības kārtā. Jā, es nezinu, vai kāds tehnisks risinājums, tas ir tāds viedais risinājums, bet varbūt tomēr skatīties, ja tas mūsdienīgs risinājums tomēr arī šim. Tas, protams. Labdien, pieļauju, ka šeit kāpēc ir tieši 8, jo ja mums ir 7 soliņi plus 1 viedais solis, solis it kā parasti ir tā infrastruktūra pie soliņa ērti izmest, jo atkal, ja nebūs tā urniņa, tad viņš atkal metīs un... Nē, jau par to jautājums. Vienkārši es pirmo reizi dzirdu tādu viedo atkritumu urnu, tāpēc es jautāju. Protams, kā pie soliņiem noteikti, ka vajag. Skaidrs, es sapratu. Jā, paldies. Kolēģi, vēl jautājumi? Ir tik daudz pie šī ceļa tomēr sapņots un arī darīts. Vai būs veloceliņam arī bordas maliņas? Un priekšsēdētājs neatdod arī, vai pavasaru šo darbību mēs izdarām, vai tomēr nepaspēj šogad to sadarīt? Es sapratu par termiņiem. Kāpēc varbūt arī sanākam šo mērkārtas sēdē? Lielākais izaicinājums, tomēr mēs sanāk vairāku mēnešu, pat nedēļu laikā, mēs šīs diskusijas vairākas reizes biju Rīgā, runājām arī gan ar ministru, gan Latvijas valsts ceļu par šo jautājumu. Esam nonākuši abām pusēm neizdevīgu risinājumu. Kāpēc? Pēc, ka abām pusēm ir kaut kas jāmaksā tomēr. Ja, un tātad bordes,
Kāpēc tā šī steiga un ārkārtas sēdē? Ne tāpēc, ka tuvojas vēlēšanas, tāpēc, ka Latvijas valsts ceļi un būvnieki ir gatavi uzsākt, un ja mēs parakstam līgumu, ir 28 dienas, kad darbi ir jāuzsāk. Latvijas valsts ceļi vēlās paspēt šajā būvniecības sezonā uzsākt darbu, jo mēs jau vairāk novilcināmies ar kaut kādiem saviem lēmumiem. Vienkārši būvnieks nepaspēs. Ir plānots jūlijā uzsākt darbus. Tad būvnieks var nonākt līdz normālam rezultātam jau šajā gadā. Un šie darbi ir paredzēti iesākt no balviem. Neskatoties uz to, ka kolēģi teica, ka tā pati vadība iespējams, ka būs varbūt nebalvos, varbūt litenē kaut kur jā, un tad tieši no balviem. Šī ceļam ir paredzēts asfaltēts vēl ceļiņš, pa malām ir tātad betona bordes 6 km garumā. 6 km un 300 metri ir tātad šīs betona bordes. Jāni? Es varbūt ne jautājumu, bet komentārs. Es nesen runāju tieši ar būvniekiem, kas nodarbojas ar veloceļiem. Mūsu gadījumā šis ir arī būvnieku un eksploatācijas ziņā labākais variants. Jo, ja piemēram izvēlās bruģētu, tas ir daudz grūtāk pēc tam apkopt, nāk zālē ārā, asfaltētais, un mums ir šī nodalošā josla, kas ir droši, jo ir veloceliņi, kas ir praktiski blakus ceļam. Mūsu gadījums arī teiksim, būvnieku, kas tur darbojas, uzskatā, ir labākais, optimālākais, un ja ir šis apgaismojums, tad vispār pa lielam super mums būs labāks variants, kā teiksim, nesen Vidzemē kaut kur laikam aiz Valmieras bija, man liekas, uztaisīts arī līdzīgs ceļa posms. Tur varu kļūdīties, bet cik es sapratu, šis ir eksploatācija labākais variants arī no drošības viedokļa, gan estētiski, gan arī pēc tam mums uzturēšanai. Jā, kolēģi, vēl jautājumi? Vairs nav. Vai kas vēlas debatēt? Cibuli, lūdzu. Mazliet tikai arī. Patiesībā šobrīd jūtos, protams, visa darba uzsākšana un viss vēl ir priekšā, bet es šobrīd jūtos tā patīkami atvieglota, jo ir tik daudz gadi pagājuši. Arī atceros, kad mēs kā balvu iedzīvotāji vācām parakstus vispār par šīs iniciatīvas uzsākšanu. Tad bija gadi, kas bija, kad tika meklēts risinājums un tika meklēts, bet netika atrasts. Un šobrīd, ja mēs esam nonākuši līdz starta pozīcijai, un kā kolēģis Jānis teica, izvērtējot šo visu projektu, ka tas būs pieklājīgs, labs, estētisks un drošs, es patiešām jūtos atvieglināta, ka mums šodien par šādu lēmumu jābalso. Un, jā, to es gribēju pateikt. Paldies! Paldies! Kolēģi vēl? Jānis? Es varbūt arī gribēju piebilst arī kolēģis Rutas teiktajam, un ka šis teiksim, vispār projekts ir ļoti, ka Kubulu iedzīvotājs var pateikt, ka šis ir ļoti gaidīts, ne tikai Kubulu balvu, un arī šis Greenway savienojums. Un, ja mēs darām, tad mēs izdarām arī, es domāju, atbilstoši ar apgaismojumu. Un šis lēmuma projekts ir par šo, ka tieši labiekārtošanu un uzturēšanu, ka mēs papildus ieguldam naudu, lai mēs izdarītu vienreiz un kārtīgi, un šis ilgi lolotais sapnis būtu izpildīts atbilstošā kvalitātē. Aicinu atbalstīt. Paldies! Paldies, kolēģi, Es vēl. tomēr noslēgumā gribu uzsvērt, kā autovadītājs, cik šis posms līdz šim ir bijis bīstams nakts tumšajā laikā, ka tur iet gan gājēji, gan velobraucēji, un tu baidies, vai atkal neparādīsies tumsā kāds ielas tūm iespējamiem, un lai tā kā iespējami ātrāk izdodās šis projekts. Jā, vēl kolēģi? Nav. Jā, paldies. Tad arī aicināts slēgt debates. Jā, un ceru, kolēģi, uz jūsu arī atbalstu. Šobrīd, protams, mazliet atkārtošos. To, ko mēs esam vienojušies gan ar ministru, gan Latvijas valsts ceļiem, abām pusēm mazliet neizdevīgs, tāpēc, ka abiem kaut kas jāmaksā. Šajā gadījumā mums būtu daudz ērtāk, ka to visu sektu Latvijas valsts ceļi. Protams, viņi uzbūvētu vēl ceļu, bet bez apgaismojuma. Tāpēc šobrīd tad mēs tomēr aicinām uzņemties šo saistību. Un tas patiešām būtiski ietekmēs ar iedzīvotāju drošību šajā kustībā. Un arī īpaši ziemā, kad patiešām cilvēki izvēlās un
pastaigāties un drošā vidē. Tāpēc lūdzu jūsu balsojumu par šo lēmumu projektu. Jā, slēdzam balsojumu. Balsam rezultāti. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedāvās balsam. Tātad šobrīd, pēc cik tas ir pirmais balsums, man ir jānosauc arī vārdiski. Iveta Rikeviča par, Ruta Cibole par, Jānis Auziņš par, Marija Durbinska par, Sandra Kaptēne par, Sandra Kinzule par, Anita Kakoreviča par, Sergejs Maksimovs par, Aija Mežele par, Satana Pavlovska par, Egons Salmanis par, Imants Lišāns par, Jānis Vancāns par. Paldies, kolēģi, ar šo arī šodien mēs sēdi slēdzam, nosūtam šo lēmumu Latvijas valsts ceļiem, lai iespējami ātrāk sagatavotu līgumus, mēs varam parakstīt un lai būvnieks varētu uzsākt būvniecību. Paldies, lai jaukas šais brīvdienas. Paldies visiem, kas mūs skatījās un bija pieslēguši attālināti. Lai jaukas brīvdienas.